Jāsaprot ir tas, ka šajos dažādos portālos, komos, kur tu ej iekšā, tur ir tās pārdevēju vēlmes. Tās nav vērtības, tās ir viņa vēlmes, tās ir prasītās cenas. Un tā prasītā cena attiecībā pret to vērtību, viņi bieži vien atšķirās. Kā, teiksim, tiek veidotas tās cenas, kā viņas tiek liktas, ir dzīvokļa īpašnieks grib pārdot savu īpašumu, viņš ieliek 100 000, teiksim. Nākamajā vakarā skatās kaimiņš, viņš skatās, mans dzīvoklis labāks, es ielikšu 110, plus pielikšu vēl 5, ja nu gadījumā man vajadzēs kaut ko nomest, kalējoties. Tādās cenas aug. Un savukārt vērtētājs skatās jau reāli notikušus darījumus. Viņš analizē gan šajā ēkā, gan tuvākajā apkaimē. Viņš skatās, kāds ir tehniskais stāvoklis gan jūsu dzīvoklim attiecībā pret kādiem citiem jau reāli pārdotiem gan ēkas, gan izvietojumi. Un tā viņš beigās nonāk pie vērtības. Un